Labdien, mans vārds ir Sintija Dance, bet bieži mani dēvē par Šantiju. Šis ir podkāsts Astrālās sarunas, kurā tu dzirdēsi dažādu garīgo prakšu vadītājus, cilvēkus, kuri jau daudzus gadus dzīvo un strādā ar savas apziņas attīstīšanu un vibrācijas celšanu, un tos, kuri ļoti aktīvi meklē savu garīgo ceļu un dara to gan šeit Latvijā, gan braukājot pa pasauli – Indija, Balī, Dienvidamerika un citur. Mans mērķis ir izzināt un izpētīt, kas tad īsti notiek ezotēriskajā pasaulē un par ko runā un domā cilvēki, kas sauc sevi par dziedniekiem, mistiķiem, meditāciju un dažādu citu prakšu vadītājiem. Šodien pie manis ciemos ir Egija Skuiņa. Sveiki, Egija! Nu, čau! Sinčuk! Šanti! Jā, Egija mani sauc par Sintiju, tāpēc, ka īstenībā man vārdu Šanti iedeva tikai pirms 2 gadiem. Un Egija man pazīst ilgāk kā 2 gadus, tāpēc loģiski, ka viņa man sauc vecāku dotajā vārdā, un tur arī nebēgu no tā vecāku vārda. Man sauc Sintija Dance, un vienkārši tajā ezotēriskajā pasaulē, un īpaši ārzemēs esot, cilvēkiem pat ir vieglāk izrunāt Šanti. Nu, jā. Man arī pat patīk, kā tas skan. Jā, skaisti. Tu piestāvi. Jā. Nu jā, paldies, ka vispār piekriti. Oi, paldies. Tikties, jo es zinu, ka tu tā kā ļoti dinamiski tā ikdiena, ka tu esi ļoti aizņemta, tev ir daudz dažādas lietas. Un, jā, tāpēc esmu ļoti pateicīga, ka tu atradi laiku atnākt, jo... Nu, es atzīšos, ka es nevarēju tev atteikt, tu man tādu masāžu uztaisīja, ka man liekas, tā man tev ir kaut kāpēc vispēc ātrāk jāatlīdzina. Un tā kā saka, tu man enerģētiski iekaroji. Pagaid, tagad viss domās, ka es atmaksāju masāžā visiem. Nē, tas nebija tā. Mums tur cits stāsts apakšā. Mēs vienmēr vienotrai palīdzēsim, kā jau visi draugi. Jā, un īstenībā man ir jāsaka, ka šis podcasts, es esmu parakstījusies to tikai tāpēc, ka Egija teica jā. Es tā negribu ietekmēt tevi, jo tu jau pat izdomāji, ka tu gribi to, tā bija tavs dvēseles griba. Jā. Bet jā, es cenšos nevienu neietekmēt, bet, ja jautā, jāatbild jau ir. Jā, bet tu teici jā, bet tu varēji arī teikt nē. Un es priekš sevis jau tev bija tā pieņēmis, es jau tev to neteicu. Tev labi sanāks, jā. Jā, ir tāds. Nu, jā. Bet visādā ziņā es ar tevi vēl neiepazīstināju, jo es tevi pazīstu, bet tie, kas mūs klausās, varbūt nepazīst tevi. Un es ilgi domāju, kā tad ar tevi iepazīstināt. Un tad es sarakstīju veselu strīpu par kādiem tituliem un nosaukumiem un lomām, varbūt, kuras tev var piedēvēt. Un tad es sapratu, ka nē, ļaušu labāk tev pašai pateikt, kas tu esi. Par sevi. Jā, tas ir visgrūtāk pašam par sevi pastāstīt. Es esmu vienkārši Egija, vienkārši parasta lauka meitene, visparastākā. Un, kas saka, jo vienkāršāks tu esi, jo vieglāk, man liekas, ir dzīvot. Viss vienkārši ir ģeniāls. Un, tā kā mums šī tēma būs par to jomu, ar ko es nodarbojos, man parasti nepatīk par to stāstīt, un tāpēc es arī ļoti bieži intervijas atsaku. Tā kā Sintija ir mūsu labs draugs, ļoti, ļoti mīļš draugs. Tad es draugiem nedrīkst teikt. Nezinu, kas tas tāds ir. Tas ir kaut kas iekšēji tāds. Wow. Un tāpēc es esmu piekritusi, jo šīs smalkās lietas, viņas ir grūti izstāstīt, ka tu esi piedzimis ar to, ka tu redzi savādāk. Sākumā tu domā, ka visi tā redz, tad paiet daudz gadu, un tu saproti, ka visi tā neredz, un tad ar to vēl es sadzīvotu starp visām šīm realitātēm, ka tu dažreiz kā bērns nesaproti, kurā realitātē tu atrodies un kas ar tevi notiek. Tad ir sanācis tā, ka gaismas skolotāja vienmēr teica, ka man būs jāstrādā ar šīm enerģijām, bet es ļoti baidījos uzņemties to atbildību pret cilvēkiem. Man ir 28, 29 gadus arī manas skolotāja, kura ir krieva sieviete, viņa arī ir redzīga, viņa visu savu dzīvi ir šādi arī ņēmusi cilvēkus, pieņēmusi, palīdzot šādā veidā, kas notiek astrālā plānā, kas ir īstie slimību cēloņi, ko darīt ar iestrēgušiem gariem, kas ir pilnīgi 100% smalkais plāns, galaktikas, planētu, alianses, tur viss ir iekšā, tur nevar neko izņemt ārā no konteksta, tas viss ir viens liels komplekss un nekas nav viennozīmīgs. Un, ja viņa man nebūtu bijusi, es noteikti arī dažreiz varbūt būtu kaut kādā kukumājā
Jo ir tā, ka tev verās vaļā, un tu ka tie gari stāv pie gultas un nāk pēc palīdzības, jo tu esi tā kā mēdījis starp dzīvo un mirušo pasauli arī, jā, bet kā bērns tu nezini, ko ar to darīt. Un ar prātu, protams, ir ļoti baili. Un kādreiz bija jāguļ ar naktslampiņu, jo tad tev viens, protams, es zināju, jā, kad dzīvajiem, kā atnāk iestrēgušais gars, viņš stāsta, kas ir noticis, kāda ir viņa bēda, kāda ir viņa sāpe, viņa arī lūdz palīdzību. Es eju pēc dzīvajiem un stāstu to visu. Fakti vienmēr sakrīt, un tad ir tālāk jārīkojās. Tas ir tikai normāli. Man bija izmisums, man likās, ko es tādu esmu nogrēkojusies, kāpēc viņi nāk visi pie manis. Tiešām bija izmisums, man likās ārprāts, un ko man ar viņiem darīt. Līdz iemācījās, līdz skolotājiem man palīdzēja. Vēl ir dažādas skolas, kur esmu, protams, arī mācījusies. Un kas saka, ļoti daudz ir tādu draugu apkārt arī, kuriem šādi ir, un tad viens otram mēs palīdzam gan ar pieredzes apmaiņu, gan ar zināšanām. Un smalkā plānā arī skolotāji ir visu laiku klāt, kuri komentē, kuri stāsta, kuri izglīto, dod zināšanas. Un tad jau tu vienkārši rīkojies. Un cilvēki paši tev uzmeklē. Man nekad nekur nav bijušas nekādas reklāmas, nekad, jo gaismas spēki nemīl, publicitāti, skaļumu, košumu Viņi negrib, ka par to kliedz, ka par to runā. Tā jau arī ir, ja tev tas ir pa īstam. Tu, protams, neies tagad teikt, es tur kaut ko redzu. Bet tie cilvēki paši visi nāk, gan uz pieņemšanām. Brīžiem man liekas, no kurienes viņi visi nāk. Tad tu saproti, ka to jau kāds cits organizē. Tas jau nav tavā varā. Bet tu sevi vairāk sauktu par gaišreģi vai par dziednieci? Vai... To jau nevar vienā vārdā ietērpt. Tas arī ir tā, ka, ja vienam vajadzēs tur padziedināt, tad es būšu viņam dziedniece. Man ir saukuši visādos interesantos vārdos par redzīgo, par savādāku, kā kurš, un es tā arī vienmēr smējos par raganu, ir jau labās raganas arī, dažādi, un es neesmu pati sev nosaukusi nekādīgi, jo to es nezinu, vai tā var nosaukt. Es vienmēr saku, ka es esmu vienkārši parasta lauka meitene. Parasta lauka meitene, tikai pus Latvija pie tevis brauc ciemā pēc konsultācijā. Jā, tā ir sanācis, bet nekad es kādreiz pat teicu, ka es to negribu, bet tas bija vairāk tāds prāta bailes, bet vienalga man visi skolotāji teica, ka tas būs jādara. Bet var pastāstīt, kā tu saprati, ka tu esi gaišredzīga? Es saprotu, ka tev, pēc tā, ko teici, ka tas ir no bērnības, un kā tu saprati, tas ir, tu vienkārši, es visu redzu, vai tev kāds pateica, ko tas nozīmē, vai tu pati saprati, ko tas nozīmē? Tā ļoti, ļoti nopietni es apzinājos pēc pamatskolā un pēc pamatskolas, kad es sapratu, ka es cilvēkiem varu palīdzēt. Es zināju, Bērnībā es zināju, ka es varu paredzēt, kas notiks. Bet es zināju arī, ka tā nesmu es, ka to man saka priekšā man skolotāji. Bet, lai es savus draugus nenobaidītu, es paņēmu kārtis, es nemāku ar viņām zīlēt. Es tiešām nemāku ar viņām zīlēt, bet es zināju, ka cilvēkiem ir ļoti bail no tādām lietām, jo man gadījās ļoti bieži tā, kad es... man paprasa, es pasaku, un tad tie cilvēki pēc tam nobīstās, jo tā realitāte piepildās, un tā. Tas jau nav nekas īstenībā. Man tas liekas ļoti vienkārši, jo tu pieslēdzies informatīvam laukam un vienkārši nolas, kas tur ir. Bet cilvēki ļoti nobijās, un viņiem tā kā bija baili. Un tad es sapratu, ka labāk ir, lai cilvēki to nezina, ka es esmu tādi, jo viņi tā kā viņiem laikam likās, ka es skatos, kā es skatos, kā es skanēju, man interesē, ko viņš ir nogrēkojies, un visus viņa grēkus skatos un lasu. Nē, man pilnīgi tas neinteresē. Drīzāk tā bija, ka es no tā biju nogurusi, man nebija interesi tur tagad kaut ko pētīt. Un tad es zīlēju, es paņēmu kārtis un izliku it kā kārtis, bet es tajās kārtīs neesmu nekad mācējusi zīlēt, es vienkārši runāju savā kanālā, ko skolotāji diktēja. Un tā, protams, tas sākās visi ar draugiem paziņām, kad visi nāca un prasīja, tur loģiski, kad draudzenes visi prasīja par partnerību, par partnerattiecībām, kāds te būs puisis. Un cik gadi apmēram tajā laikā bija? Tā bija pamatskola, es nepateikšu, cik gadi. Neatceros pamatskolas vecums, bet tiešām neatceros, cik. Vai 7. 8. klasa jau bija, jā, kaut kur apmēram tā, kad es jau tā apzinātāk to darīju. Par brāli, par māsu vienmēr arī pastāstīja, kas katram kur dzīvos. Un vēlāk kas notiek? Un vēlāk notiek tā, kad
pirmā lielā dziedināšana ir notikusi netīšām, jo es ļoti, ļoti gribēju palīdzēt tuvam radiniekam. Un tiešām notika tāda neiespējama lieta, kur tiešām neviens aktors nevarēja palīdzēt. Un notika, es viņu saucu par brīnumu, bet es pat ļoti nobijos. Ļoti, ļoti nobijos, un es izmisīgi gāju visiem prasīju, kas tad es tāda esmu, Un tad man nāca, tad arī uzrādījās mana skolotāja, kur arī ir dziedniece, kur tā pieņem cilvēkus. Viņa tikai vienmēr dievišķa Maja. Мне тоже так, это нормально. Jā, vismaz tu saproti, ka nejūti prātā. Jā, ka tieši tā, ka es nejūtu prātā. Ezoterisko literatūru es lasīju kopš vidusskolas, jau es vidusskolā ļoti daudz jau lasīju. Augstskolā es vispār, kopš augstskolas, tad es nelasīju vispār neko citu. Un tad tā es arī paralēli visu laiku par to nāca augstskolā, pirmā kursā kaut kur. Tad es arī apzināti sāku ciklonētiešiem tikties. Tad nāca, viņi arī nāk un zināšanas dod. Tad tas ceļš. Viņi kā fiziski atnāk, jūs satiekaties mežā vai kas notiek astrālā plānā. Tas notiek astrālā plānā. Bet bieži vien ir sajūta, ka tu arī tā kā fiziski tur esi, bet nē, tu parasti pārstrādā. Viņi parasti paņem uz kuģa, un tad uz kuģa ir vai no upgrades, vai no informācijas iedošana, zināšanu iedošana, ķermeņa uzlabošana. Tas izklausās interesanti, jā, viss tā iet un... Ciklonētieši, man liekas, wow, jo tas, ko, man liekas, cilvēki, kuri varbūt nav tajā ezotēriskajā pasaulē, kad pasaka ciklonētieši, tā tad ir šķīvīši vai vismaz kaut kas uz to, viņi atlidoti kā tevi savās, tikai jau filmās ir redzēts, kur tad savādāk jau nav, un tagad tu saki kaut kādā astrālajā plānā, kas tas tāds mums jau ir tie zemes dārznieki, viņi mūs šeit pieskata, un ja ne, te viss jau būs šķērsām aizgājis, un tā mums te katra pieskata. Bet kā tas notiek, kā tas ciklonēties? Tu guli gultā, vai arī tu stāvi, un viņš tā kā... Un tad gan. Man ir bijis, ka es guļu gultā. Kā bērns, kad es maza biju, es vienmēr gāju un skatījos uz mēnesi, un es zināju, ka viņi man ik pa laikam savāks, jo tur viņiem ir bāze. Un es tiešām vienmēr skaties. Un tā domāju, viņi man atkal taisās tā kā paņemt. Un tāpēc man ļoti daudz arī konsultācijās ir bijušas meitenes, kuras saka, un ka viņas nevar saprast, kāpēc viņām ir tā sajūta, ka tur kāds viņas tulīt savāks. Jā, šis izklausās bišķi šizotēriski, protams, daudz prāta cilvēki par šo noteikti teiks, ko viņi tur mulda, un man vienalga, lai viņi tā domā. Jo patiesībā kādreiz es tāpēc arī ar šo nedalījos, jo es saprotu, ka cilvēki nav gatavi šai informācijai, bet jau arvien vairāk verās vaļā cilvēkiem, un viņi saprot, ka mēs šeit neesam nekādi dievi, un ka tomēr ir daudz planētas, un katra tāpat kā uz mēnesi ir bāze, kur ir planētiešu kuģi. Liekas, sabiedrība kopumā tā kā aizvien vairāk pieņem to ezotērisko pasauli, tos gaišreģus, dziedniekus, jo, raganas vismaz vairs nededzina kādu laiku jau. Redzi, kā ir. Ir jau ļoti daudz tie saucamie, kā tagad moderni angliski saka, fake, kā viņi no viltus, latviski būtu viltus, jānāpreiz latviski. Un es esmu ļoti daudz redzējusi, kāpēc arī es to neuzdrīkstējos darīt ilgus gadus agrāk, un man likās, es tāda nebūšu, jo es redzēju ļoti šīs te viltus darbības, kad cilvēki tiek apmānīti, tas tiek darīts dēļ naudas, varas kārs, slavas kārs, un loģiski, ka tur vairs gaismas spēka nav klāta. Sāk uzstāties lietas. Jā, es sapratu. Mums zīme patika padot. Wow. Jā, bet zinu, ka es vēl bišķi atvilkšu tevi atpakaļ uz, tā kā mēs runājam gaišardzību un tā, bet tā kā tas ir, tu minēji, ka tu dzirdi skolotāju balsis, tas ir tā kā tev skan galvā balsis, vai arī tu redzi tā kā televizorā? Jā, jo... Paskaidrošu, kā ir man. Katram ir savādāk, man ir paveicies, es smējos, man laikam iedeva varbūt pilnu paketi, pilnīgi pilnu paketi jau nevar iedot, tā saucamo kompleksu. Es redzu gan vizuālo filmiņu, man ir telepātiskā informācija no kanāla, no skolotājiem, man ir arī ar balsīm, atkarībā kā vajag. Un, kas vēl man ir, es nezinu, man kaut kas vēl bija. Kā vajag, kad tu skaties ar trešo acu, tu redzi pilno vīziju, pilnu filmu. Es parasti saku tā, ka 5D, ka tu dodies. Tas ir tā. Es nezinu, nedodos 5D. Tu dodies, pa naktīm astrālā plānā tu dodies. Tad, kad mēs pametam ķermeni, kad mēs dodamies astrālajā lidojumā, tas ir 5D. Tas ir, jā.
Es nezinu, kā tā sauc vienkārši. Nē, nu, es tā salīdzinu. Jā. Es tā salīdzinu, lai cilvēki saprastu, kā tas ir. Jā. Tas tā kā astrālais ceļojums, ka tā ir tā pilnībā tā ir. Es parasti vīram saku, ka tas ir tā, nu, lai saprastu. Un kā vispār tā kā tos vīrs? Nu, jo es saprotu, ka viņš nav gaišredzīgs. Bet... Viņam ir kanāls arī. Viņam ir kanāls, kad viņš savas vediskās astroloģijas, džoitiskas konsultācijas sniedz. Viņam ir ļoti skaists kanāls, man ļoti tas priecē. Viņš tad runā kanālā. Viņam smalkā plānā skolotājs ir Babaģi. Jā, par skolotājiem ļoti precīzi trapījām. Man kādreiz mans skolotājs bija Saibābā. Protams, arī viņš nāca, es nezināju, kas tas tāds ir, viņš nāca smalkā plānā pie manis, viņš visu izrādīja, visu stāstīja, kāds viņam ir ašrams, kāda viņam ir skola, kāds viņam tur ir visas tās iestādes. Un tad viņi saka, un tagad mēs tev iedosim visus rīkus un visu informāciju, kas tev jāsaņem. Viņi iedeva mantras. Ļoti interesanti mantras, man pirmās mantras no viņiem nāca sapnī, smalkā plānā, astrālā plānā, tik dots, bet es arī visu parasti atcerējos. Un, protams, ir ļoti interesanti, ka tu parasti no rīta tās vēlreiz taisnība. Kad tu iegooglē, ka tu arī redz, ka reāli tas eksistē, ka tas arī nav kļūda, tas nav nekāds viltus izdomājums. Un tad, protams, tad arī fiziski tur bija jādodās. Un tad ir tā, atkarībā kā mēs augam, kā mēs mainamies, tad mans skolotājs nomainījās. Cik nosacīti nomainījās, es tiku viņa uzraudzībā. Tas ir Jēzus Kristus. Un arī ļoti interesanti, es esmu pilnīgi nereliģiozā ģimenē uzaugusi. Tieši, es biju pārliecināta, ka tev ir, jo tu ļoti daudz runā par to lūkšanām, par Jēzu, un tāpēc man likās, droši vien arī es audzinātu kristīgu kā līdzīgi kā es. Pilnīgi nē, jo vienkārši bet ir ļoti interesanti. Manā dzimtas mājā, kur es vēl joprojām dzīvoju, ir viņa fotogrāfijas, viņa glezniņas pie sienas, un es kā bērns ļoti gāju vienmēr klanījos, pazemīgi lūdzos. Es tēvreiz iemācījos pati. Es vienkārši sameklēju Omīšu grāmatu. Es neatceros, viņai tā bija Bībele vai kaut kāda grāmata. Es pat neatceros, kur es viņas dabūju. Es viņu iemācījos. Kāpēc es viņu iemācījos? Aiz bailēm no tā, ko es redzēju astrālā plānā. Tāpēc, ka es redzēju vienkārši, kā ir kāds zemēs astrāls pa grīdi pārvietojās, un tad tu kā bērns vienkārši nezini, kā tagad gultā vakarā iekāpt, un tad es ieskrējienu leci, lai viņi man tur tā kā nepieskarās pie kājām. Un tad tāpat arī, kur ziemeļu sienā kādas tās būtnes ir, un kā viņi tur sēž un skatās. Kā katrā debes pusē ir visas tās lietiņas, un tas viss ļoti interesanti ir. Un arī, lai palīdzētu cilvēkiem. Bet tas jau ir smalkā plānā. Tev vienkārši kāds saka, ka tev tas ir jādara. Tu pats kā bērns to nevar izdomāt no zila gaisa. Un ļoti interesanti ir, ko es sapratusi, kad arī mantras paralēli es lietoju, arī mantras vēlāk sāku lietot. Tad, kad Saibāba ieradās ar savu mantru skapīti, tiešām es vēl vīram teicu, un viņš izskatījās tas viss līdzīgi kā tādam Dainis kapītim. Un tur pilns, un viņi visas tās mantras tik daudz devas. Es teicu vīram, ārprāts, kā es to vispār visu tagad atcerēšos. Un es visu to lietoju paralēli, jo tēvreiz man bija ļoti, kā tu tik daudz gadus es visu laiku skaitīs, loģiska enerģija ir ļoti uzakumulēta un ir ļoti liela aizsardzība no tā. Un paralēli arī mantras. Tas viss ir, man arī bieži uzdevuši jautājumu, bet kā tad egregors tur, vai egregora konflikts nav un kas tur vēl, bet es jau baznīcā konkrētā neesmu pie egregora piesaistītā. Bet Svecītes pērku pareizticīgo baznīcā. Liepājā ir katedrāle, kur ir ļoti jautīga. Un kas ir egregors? Kā egregors jau ir, ja visi reizē kaut ko lūdzās un konkrētā laikā kaut ko dara, tur veidojas egregors no psihiskās enerģijas un nekas jau tāds. Viņš tā kā kaut ko... Es vienkārši zinu, ka es tev uzdodu muļķīgus jautājumus, mēs jau esam daudz runājuši. Varbūt... Gudrāk ir pajautāt, es zinu, ka tu zini, bet tu man vienkārši uzdod jautājumus. Jā, es uzdodu jautājumus, tāpēc, ka varbūt tie, kas klausās, nezinu. Un jautāt vienmēr ir gudri. Kas tas par džeku, kas tur kaut ko... Pajautāt ir gudri, muļķīgi ir nepajautāt. Tā es vienmēr tā iesmeju.
Nu kā ar egregoru ir, jāskatās, kāds ir šis egregors. Un egregors arī es esmu dažādas redzējis. Es arī redzēju tumšo spēku egregorus. Diezgan nepatīkami ir to paskatīties, un tad, protams, nevajag sasmērēties un tur ietīties. Bet ko viņš dara? Viņš tā kā... tur būs darījums. Tad arī viņi sākumā tev palīdz, bet tad arī viņi arī no tevis ņems enerģiju. Un kā izklausās pēc tumšā, un kā tad gaišais strādā? Gaišais arī, viņš jau tev palīdzējis, atbalstījis, bet vienalga tu būsi tā kā rāmītī ielikts, jo tu būsi saistībā ar egregoru darījumā. Ja tu esi, no egregora jau ārā tu netiksi uz planētas Zemi, katrai lietai jau būs kaut kāds egregors, tas jau ir tāds. Arī mājai, piemēram, manām mājām arī katrai pilsā valstī ir egregors, novadam ir egregors, visiem jau no šīs psihiskās enerģijas un no vēl visādām darbībām veidojās šis egregors. Es nebiju neko domājis par valsts un novadu egregoru. Es vienmēr tā par kaut kādām iestādēm esmu atsevišķi par to domājis. Inšīgi. Ok. Nu jā. Bet tas tāds. Ir cilvēki, kas grib būt ārpus visu. Arī, ja cilvēks saka, ka es esmu pilnībā ārpus programmām, ārpus sistēmas, ārpus rāmjiem, tad jau viņam ir jābūt avatāram, jo es nezinu, vai šeit planētas Zemes tu vari būt īslaicīgi ārā, jā, tāpēc mēs tāpēc pasniedzam ar vīru tantras nodarbības, lai cilvēki var iemācīties. Par tantru mēs noteikti citreiz parunāsim. Jā, tur mums būs atsevišķa tēma. Noteikti gribu par to padalīties, jo es uzskatu, tā ir viena no jaudīgākajām tehnikām, kur ļoti jaudīgi ir atmodināt kundalīni. Tāpat ļoti skaista tīrīšanās notiek, iztīrīties var un trešā actiņa verās vaļā un samadhi stāvoklī cilvēki nokļūst. Tiešām tur mēs obligāti parunāsim. Jā, mēs noteikti parunāsim. Egija ar vīru vada tantras nodarbības, starp citu, ir tādas viendienīgās, un tad ir tādi retrīti. Viendienīgās ir tā kā, es saucu viendienīgas, kad ir svētdiena, visu dienu ir tantro, un tad ir retrīti, kad tā ritīgai dziļumā, un man ļoti patīk, cik vien var es mēģinu vienmēr būt, un Egija ar vīru, un viņiem vesela komanda ir. Jā, mums ir ļoti, mums ir Agnija ar Ivitu, kas ir arī jaudīgākās sabiedrotās. Visus šos daudzos gadus, visuzticīgākās, jo šeit ir ļoti svarīgi, lai katrs no šiem darbonīšiem, skudriņām, čaklajām strādāt ar sevi, arī praktizētu, tīrītos un nepiedrazotu sevi, jo šī tīrība pēc tam ir ļoti svarīga ar klientiem šeit grupā. Jā. Un tā tantra ir vēl vesela tēma, tāpēc, ja tu piekritīsi vēl kādreiz nākt, es noteikti gribēšu par tantru, tāpēc, ka es domāju, ka mēs tur noteikti varēsim stundu runāt par tantru tikai. Tāpēc, jā. Šodien es, principā, vairāk tev aicināju tieši par to gaišredzību, jo man likās, tas būtu tāds labs ievads, jo tu esi vienīgais gaišreģis, ko es tā pazīstu personīgi, un man likās... Nevar būt, ka tu vēl kāds pazīst, taču ir daudz, kurš tādā apjomā strādā, man liekas, ka... labi, mēs īstenībā par to varam parunāt. Ko nozīmē īstenībā tā kā redzēt, un tā īsti redzēt, un ko nozīmē tie uzplaiksnījumi, par ko daudzi runā. Piemēram, es redzēju sapnī kaut ko, vai... Man bija sajūta, ka vajag vai nevajag, un ar ko tad atšķirās tie, un vai var iemācīties redzēt? Fantastiska tēma patiesībā, jā, ļoti pareizi tu pajautāji, kas ir šie uzplaiksnījumi. Tas ir, ka tev daļēji, uzplaiksnījumi ir, ka daļēji jau verās vaļā, jo sākums vienmēr ir tā, kad viedie sapņi parādās cilvēkam. Viņš visu kaut ko, citam vienkārši var caur intuīciju notiek, viņš intuitīvi jūt, bet tā intuīcija jau arī ir pieslēgšanās energoinformatīvam laukam, un tu vienkārši lasi. Kamēr tu nemāki apzināti pieslēgties, jā, tas, protams, ir arī no dvēseles līmeņa, cik tev ir ļauts un cik tev daudz var dot, jo kas notiek, ja tev iedod šādas spējas, viņas jau ir bīstams, ja tu nekontrolē enerģiju. Ja tu vienkārši tagad nenokontrolēsi enerģiju un dusmās uzsprāgs, tā enerģija tik spēcīga, ka tu vari akmeņus sašķaidīt un tu vari izdarīt pār cilvēkiem. Es vienmēr tā smējos, ja jūs praktizējoši cilvēki tagad dusmosieties uz saviem draugiem paziņām, tas ir tā kā smilšs, kas tai bērniņam iedod kalašņiko, viņš savus biedrus netiešām apšauja. Tāds brutāls salīdzinājums, bet lai cilvēki saprastu, jo enerģētiski tā dara un lielākā daļa tā dara, un tur arī tas lielākās kļūdas sākās. Bet var iemācīties, jo es esmu starp citu. Man, iespējams, tāpēc, ka man interesē šī tēma, un es mēdzu kaut ko palasīt, un internetā jau visur strādā algoritmi, un viņš zina, kādu informāciju man stumt ārā. Un tad man izlata
tā kā, ka tu vari iemācīties gaišredzību. Man liekas, kas tā par skolu vai kursiem vai semināri? Es teiktu tā, var daudz lietas attīstīt. Var attīstīt. Nu, ja tur, piemēram, tu zini tehnikas, taču kādreiz tāpēc jau ir gan hitlerieši, gan tāpēc jau ļoti daudz tumšie spēki ir mēģinājuši visus šos cilvēkus savākt kopā un no viņiem izspiest šo informāciju KGB, un viņi taču mēģināja apmācīt no šādiem cilvēkiem savus darboņus, lai darītu kaut ko nepareizi, protams. Un tu jau vari attīstīt jebko, telepātiju jau arī, ja tu laicīgi bērnam par to visu stāsti. Nu, es bērniem ļoti daudz stāstīju, cik nu es varēju. Un bērni ļoti āgri, man meita arī. Meita pirmo reizi, man ļoti patīk, ka man meita Gabija. Viņa bija maziņa, un bija jāiet veiklā kaut kas nopirkt, un viņa man mašīna gaida, un es iznāku ārā. Un viņa tā, nu, mammucīt, nopirkt man šokolādi. Un es te veiklā eju, un es saprotu, ka man rokas stiepjās pēc šokolādes, ko es nekad nepērku. Un kāds 3 reizītes, un es domāju, tas nav mans, kas notiek, un kurš man tik spēcīgi var ietekmēt. Un tad es atceros, pagabots. Es tev mācīju, jā, šīs lietiņas ir, bet nedrīkst neko izmantot sautīgi, negodīgi, netīri, jo tad tev spējas var atņemt. Tad var aiziet ar citiem spēkiem. Tas ir egoistiski. Jā, nu, patiesībā viss pamats ir tāds, ja tev nebūs apakšā ego nolūks un sautīgums, tad tu noturēsies un aizies tīrībā, un tev būs gaismas spēka klāt, nu, līdz ko kā tu sasmērēsies aiz nepareiziem nolūkiem, egoistiski un varas kā, naudas kā, slavas kā arī un vēl kā paslīdēs, tad tev būs cits spēka klāt un tev aizies pa citu taciņu tas viss. Un tur rodās, ka pēc kaut kādos brīžos kaut kas noiet greizi ar šiem skolotājiem, guru vai dziedniekiem. Bet kā tur ir tagad, jo ir jau arī tādi ļoti populāri, es mēģināšu neminēt nevienu vārdā, protams, bet, nu, ir tādi, kuriem ir masas seko arī šobrīd. Ir arī agrāk bijuši, kā tu teici, Babaģī, piemēram, bet ir arī šobrīd tādi ļoti visos sociālajos mēdījos, par viņiem var dabūt informāciju un arī publicē. Kā tad ir ar tiem guru? Nu, liela daļa cilvēku jau tomēr tic un jūt to viņu lielo spēku un enerģiju, tā kā viņu tad droši vien ir. Es domāju, ka katram jau ir, kā ir paredzēts, ja viņa skolotāji, varbūt viņa skolotāji to atbalsta. Un tad man jāskatās katrs individuāli, kāda skolotāja viņam ir smalkā plānā klāta un kas viņas kurjē. Un tas ir no tā viss atkarīgs un kāda loma viņam ir paredzēta. Jo var jau būt, ka kaut kur kādam ir noteikti jāraksta raksti sociālos tīklos, lai iedvesmot atkal kaut kādu konkrētu cilvēku kontingentu, kuriem šo informāciju vajag. Un vai tu vari nosaukt kādu, kuru tu varbūt ieteiktu paklausīties? Ja, piemēram, es esmu cilvēks, kuru interesē šī tēma, piemēram, Egiju var dzirdēt tikai tagad tai podkāstā vai kaut kad ļoti reti dabūt kādu rakstiņu žurnālā, bet varbūt ir kāds, kuru būtu vērtīgi paklausīties, ja man interesē. Tu domā Latvijas mērogā vai pasaules mērogā? Kā tu? Man ļoti patīk, es esmu arī, protams, ar šo cilvēku tikusies netīšām kādreiz Indijā Imram. Imramam ir diezgan tīras zināšanas un viss ļoti skaisti. Man pašai ļoti arī patīk Šils centra informācija, kur ir ļoti, ļoti jaudīgas zināšanas, kas ir no Vēdām. Šils centrā ir arī latviski vai tikai krievu valodā? Es zinu, ka ne ir abās valodās, bet ir kaut kādas lekcijas, kas ir Atim, tas būs latviski un Lindai, bet Šivam ir krievu valodā, bet ir arī kaut kas, tur ir gan. Tur tad ir jāskatās padziļināt. Jo Imram es arī klausījos, viņam ir krieviski, bet starp citu angliski arī. Angliski arī ir, jā. Jo es atradu nejauši Spotifyā, es atradu, viņam ir atsevišķi kā ir krievalodīgais kanāls, un tad ir angliski vienkārši. Un es tādu, es nezinu, man bija grūti klausīties angļu valodas, pieredzi pie tās krievu valodas, un tad es... Es parasti izvērtēju tā. Imramu kādreiz pirms ļoti daudziem 11 gadiem Indijā, kad satikām, uzreiz var redzēt, ka viņš ir redzīgs, un pēc kā es vēl nosaku, cik viņš ir redzīgs, ka viņš arī uzreiz redzēja, ka es esmu redzīga, un viņš uzreiz arī to saka. Un tad es zinu, ka tās ir ļoti, ļoti jau spēcīgas spējas un ļoti kvalitatīvas spējas, kad to dod redzēt. Jo es zinu, ka tik nopietni dod redzēt, tad jau īpašos gadījumos. Jo parasti arī, ka man klienti ir konsultācijās, tur var redzēt, kādā līmenī katram ir iedots redzīgums vai jūtīgums un kā tieši viņam izpaužās. Un ļoti bieži cilvēki vienkārši arī ir apjukuši, viņi nezin, ko ar to darīt, kad viņiem sāk vērties vaļā. Ko darīt? Nē, ir jā. Nē,
Dvēseli drīkst izvēlēties, vai viņi gribēs šajā iemiesojumā to lietot vai nē, jo dažādi jau ir, kam ar prātu ir tik ļoti baili, kad viņš tā arī saka, ka nē, es to visu negribu, jo viņam ir prāts, bet tas ir prāts, kas nobaida. Dažādi pašam jāizvēlās, vai grib vai negrib. Un tie, kas negrib, jā, to jau var pastumt paliņā, bet ir tādi, kam nebūs, kur sprukt, viņiem vienalga, tas būs jāredz. Un ja grib, ko darīt? Ja grib, tad ir jātīst, tad ir jāpieņem tas, kas notiek, ir jāsāk tīrāk, kvalitatīvāk dzīvot, nevajag ēst. Bet ir jāmeklē tas skolotājs, kas man palīdzēs to attīstīt? Vai... Smalkā plānā, ja gaismas skolotāji vienmēr aizvedīs tur, kur tev jābūt. Protams, ja tev nav kaut kādi negatīvie pieslēgumi, ļoti bieži jau ir no dzimtas līnijas un no visādām lietām negatīvie pieslēgumi, un tad tev var apmānīt, jā, tad tev var aizvest kaut kur ne tur. Tas jau mums visiem ja tu ies caur ego, tad tev apmānīs. Ja tu ies no tīras sirds, tad jau tev neapmānīs. Ja iekšējais pirmotnējais nolūks ir tīrs, dievišķs un beznosacījuma mīlestībā, tad jau tas vairs nenotiek. Ir sākumā trenē uz naivumu, jā. No naivuma arī atbrīd. Jā, tev ir jābūt savam filtram. Vienkārši ir jāfiltrē. Par to filtru īstenībā runājot, ir tagad tik daudz visādu skolotāju, vai ir cilvēku, kuri sevi sauc par skolotājiem, un kā tad saprast, kurš tad ir tas, kurš tiešām ir skolotāja vārdu cienīgs, un kāds, kurš vienkārši ir izmācījies 200 stundas jogu, un tagad ir gaišreģis. Es parasti vienmēr uzsveru, ka es vispār neesmu skolotāja, un nekad negribu būt skolotāja. Jo man tas ir nācies tā, ka vienmēr visi cilvēki ir nākuši pie manis un visi kaut ko grib un visi kaut ko prasa. Es nesaku, ka tas ir slikti, bet tas nav tas, pēc kā, tev ir visu laiku sanāk diennaktīm darbs, jo smalkā plānā astrāli arī man liek strādāt. Es arī lielu daļu atceros, un tas ir ļoti interesanti. Par to es noteikti padalīšos pēc brītiņa, kā tas ir smalkā plānā. Tev ir... To var redzēt pēc tā, kāda ir tava dzīve. Ja tev dzīvē tu esi vesels, tev viss ir kārtībā, ar partneri viss ir kārtībā, ģimene ir viss kārtībā un ir kvalitatīvs dzīvesveids un nav nekādas kataklizmas, tas nozīmē, ka tātad tu vari sakārtot pats savu dzīvi. Un ja tu vari sakārtot savu dzīvi, tad tev ir arī ko dot citiem un tu vari palīdzēt citiem. Jo kā tu vari palīdzēt citiem, ja tu pats sev nevari sakārtot, tad jau tur kaut kas nav kārtībā. Taču pie slimu doktora ir diez vai ies, visi pie slimu doktora ir pats galīgi slims. Ar to pašu kaitu, ko viņš it kā ārstē citiem, tad bišķi tā nav loģiski. Tas ir tā, kā var tā fiziski izvērtēt. Tāds viens bet tā jau nav vienīgā patiesība. Katrs var atrast vēl citas patiesības, pēc kā izvērtēt. Jā, jo es vienkārši šito jautājumu uzdevu tieši tāpēc, ka citreiz jau tas cilvēks domā, ka viņš ir īsts gaišreģis un viņam nāk tās vīzijas un bildes un viss kaut kas. Un viņš varbūt pat nezinot maldina varbūt tos savus klientus vai sekotājus vai kā viņus nosaukt. Jā, tas ir, kad nav sakārtotas lietas dzimtā, kad ir kaut kāda pārkāpuma un pats, ja tu neesi emocionāli stabils, tīrs, tev nav tīrs dzīvesveids ar tīru uzturu, ar enerģētisko tīrību, tad, protams, tev var pieslēgties citu veidu būtnes, kuras, ja nebūs ļoti augsta vibrācija, loģiski, ka tev varēs pieslēgties. Un tad viņi diktē savu trasītu, un es tā arī vienmēr smējos par kanālu, ja skatās, kas ir trubas galā. Un kas ir trūpas galā, to var redzēt pēc tā, vai tiešām ir šī informācija pēc tam sakrīt ar fizisko plānu vai nesakrīt. Ko saka šis redzīgais vai skolotājs vai guru. Un tad no tā, ko tu tikko stāstīji, mēs varam kaut kādas izsacināt kaut kādas lielākās kļūdas, ko gaišredzīgs cilvēks varētu darīt, dzīvot nekvalitatīvi, tā kā slikts uzturs vai attiecības slikts, kas vēl? Vislielākais jau ir, kad viņi nenokontrolēs savas emocijas, ļoti destruktīvi sprāgs, dusmojas vai aizsvilst. Tas loģiski, ka tas nebūs ar gaišiem spēkiem, šis skolotājs vairs tādas emocionēšanas nepareizā formā. Tad nākamais ir, ja dzimtas lietas nav sakārtotas, tad no dzimtas arī var būt negatīvi pieslēgumi, kas var ienest šādas enerģijas. Tā kāds bija jautājums, es jau tā aizpeldēju. Kas varētu būt tās kļūdas, ko gaišreģi pieļauj? Varbūt, ka tu pati atceries kādu nepareizākais ir tas, ka neteikt un neuzmākties ar savām zināšanām un informācijai, ja tev neprasa. Tur ir lielākās kļūdas. Ja tev neprasa, tu nedrīkst teikt. Un ir visu laiku jābūt tam filtram. Man gaismas skolotāji, kad saka,
Viņi iedod informāciju par klientu, bet viņi piesaka, ka to un to nevajag teikt. Es arī pati ļoti skatos, ja es redzu, ka šis klients, viņam ir, piemēram, negatīvas lietas kaut kāda paredzēta, bet pārsvarā ir bieži viņš viņu var izmainīt, ja viņš ar sevi strādās. Un to es arī cenšos pateikt, ja tu izmainīsi to, bet es nesaku un neteikšu kaut kādas negatīvas lietas, jo viņš viņu var izmainīt un viņam viņi nenotiks pat. Bet ļoti bieži pasakot šo negatīvo lietu, ko es novērēju, ka pasaka, ka cilvēks sev tā saprogrammē, ka viņam viņi notiek no tā, cik viņš viņu ir uzprogrammējis un ar savu baļu enerģiju jau piesaistījis. Tā, man liekas, tas ir tāds mans novērojums, kas ir viena no tādām rupjākām kļūdiņām. Tā kā tur ir muti cieti. Ja tev neprasa, nesaki, un tas ir visgudrākais. Jo ego jau tikai grib visu izbļaut un pateikt. Jā, es visu zinu. Es tev pateikšu, kā ir īstenībā. Un tad aiziet šķērsā. Un kas ir tās lietas, varbūt, ar kurām cilvēki tad griežas pie tevis visbiežāk? Varbūt tev ir tā kā, vai tas mainīgi ir, vai... Pārsvarā ir vienmēr 3 lietas. Attiecības, veselība un finanses. Jā, ar finansēm arī. Es par tām attiecībām ļoti populāri. Jā, attiecības veselība ir top 2. Un tad ir, bērni ir arī iekšā pie vēl bērni. Par bērniem loģiski, par ģimeni tas viss ir tā kā arī pie attiecībām klāt es skaitu. Un finanses, biznes. Jo, kas par tāds, arī kaut kā tā vairāk ir nezināšana. Vairāk ir vienkārši nezināšana. Protams, cik es varu iedot šo informāciju, jo es mēģinu iedot, lai cilvēki aiz nezināšanas nesadara tik daudz slikta. Un, ja kaut cik kosmosa likums ievēro, tad jau pat mēs zinām, cik ļoti tu vari savu dzīvi izmainīt. Jo vienalga tavu dzīvi ir tavs apziņas atspoguļojums un pastrādā ar sevi, un tev viss apkārt mainīsies. Es īstenībā vienreiz pat neesmu ieskatījusies jautājumos. Jā, es tieši tā skatos. Es domāju, bet es viņus atceros kaut kā tevi runājot. Es domāju, tu pēc tam pateikšu 1000 kompliments, cik tu perfekti, tik koncentrējies jautā. Man liekas, tu man pajautāji, es jau pēc brīža aizmirstu, ko tu man pajautāji, kā tu vēl vari atcerēties visu to vēl un tik forši turēt, spēcīgi turēt. Bet tu īstenībā pati tik organiski runā, kad tu atbildot uz iepriekšējo jautājumu, jau sāc nākamo jautājumu, kurš tāpat būtu bijis sekojis. Tā kā viegli atcerēties. Mums jau vienkārši lasu tos jautājumus, man aiz muguras droši vien. Tas jau ir tas informatīvais lauks, bet tā jau ir. Mēs taču, kā piemēru, tagad par šo tēmu, kur tu atkal uzsāki nākamo tēmu, kā lasīt jautājumus. Tas arī vienmēr ir tā, ka tev atnāk ziņa, tu zini jau, kurš cilvēks tev zvanīs, kurš cilvēks tev rakstīs, ko viņš tev grib pajautāt. Un, es zinu, ka Sintija arī, man liekas, šo jau ir iemācījusies, ka mēs esam sarunājuši, kad rakstam tūlīt, ja nē, kā notiks. Sintija par mani domās, vai vienalga, kurš domās, un tu jau vairs nevar pastrādāt. Tu zini, kā tev Sintija telepātiski bombardē. Un tad ir vai nu jāraksta, vai jāzvan, vai ne? Tas tā kā joks, bet mēs taču vairāk es gribu iedvesmot cilvēkus, ka tas jau visiem patiesībā notiek, un mēs vienkārši neieklausāmies savī. Mēs arī nenoticam, domājam, ka tā ir ilūzija. Jā, sagadīšanās, bet sagadīšanās jau nav. Mēs izdomājam. Jā, jo vēl viena tēma, kas ir tā kā mīti, un mīti par gaišļīdzību, vai mīti par, vai tu esi saskārsies, un kā tas tā kā notiek tavā dzīvē. Man vajag kādu mīti piemēru. Piemēram, tā viss ir ilūzija, tas viss notiek, jūs paši izfantazējat kaut ko, un tas nav īsti. Tad varētu redzēt, kā, piemēram, man bija, kad bērni iemiesojās, viņi nāk jau laicīgi pirms tam, jau astrālā plānā, viņi nāk ciemos, viņi stāsta, viņi arī saviem bērniem, arī meitai es redzu, kā nāk dvēselīti, viņi jau laicīgi jau gatavojās nāk. Dēls arī pirms viņš iemiesojās, viņš parādīja iepriekšējo valsti, kur ir pēdējais iemiesojums un kāds viņš viss ir, tad viņš rāda, kuri attālie dzimtas rādi, kuriem viņiem ir karmiskā saikne, kuriem viņam būs jāsatiek. Un tad, kad viņš ir piedzimis, visi šie Anglijas rādi pēkšņi izmisīgi ierodas ciemos, un tu saproti, ka tu to neorganizē, tu viņus neaicināji ciemos. Un viņš arī pirms tam norādīja, ka tie ir karmiski iesaistīti, ar kuriem viņam ir svarīgi satikties un atrisināt lietas. Tad tie fakti nesakristu. Bet viņi tā kā šajā dzīvē šeit viņi nāca? Viņš parādīja to iemeslu, kur viņš aizgāja bojā. Tie fakti pēc tam fiziski, un tie radinieki, kas tagad ir dzīvie, kuriem viņš parādīja, viņi
Mana vīra dzimtā vienkārši dzīvoja ārzemēs, kaut kur kontakts bija pazudis. Viņi tieši Anglijas rādu. Viņi pēc tam, viņi uzreiz ierodās fiziski ciemos, viņi sameklē, uzmeklē, tas viss fiziski arī notiek. Sākumā viss ir smalkā plānā, astrālā plānā, pēc tam tas ir fiziskā plānā. Tas nozīmē, ka tu redzi arī iepriekšējās dzīves cilvēku. Inkarnācijas man rāda, jā, un man arī ir tā, ka konsultācijās, kur ļoti nopietni, un arī tantrā, kur ļoti nopietni vajag strādāt ar cilvēku jau iet dziļāk, tad viņi automātiski arī uzsāk man ir gaismas skolotāja regresiju. Jā, man ļoti viegli ir iet regresijā un arī ievest klientu regresijā. Nesmu nekur mācījusies, bet es zinu, kā ir jāatnāk atpakaļ un jāatgriež, bet man arī skolotāji to visu arī informē un dara. Un tas vienkārši notiek pēc no sevis. Un tad tur ir lietas, kas ir vai nu jānocērta, vai nu... Es parasti izskaidroju, es cenšos tur nelīst, tur nevajag visu laiku sērfot, jo ļoti bieži atnāk klienti un saka, kad es redzu, ka tā ir tikai sportiska ziņkārta, tas nav vajadzīgs. Bet tad ir tādas lietas, ko viņš jau ir izgājis daudz terapeitus, psihoterapijas, tiešām pie labiem speciālistiem bijis, bet viņš nevar saprast, no kurienes ir kaut kādas nevajadzīgas bailes, kurām nav pamatojums un skaidrojums šeit fiziskā dzīvē. Jā, tad var ļoti skaisti atrast, no kuras inkarnācijas, kur ir bijis šis negatīvais notikums. Jo parasti cilvēks iestrēgst visvairāk jau negatīvajās lietās, jo tur tā ārprātīgā emocionālā enerģija, kas tur ir bijusi, tajos brīžos citreiz zemapziņā cilvēks tur iestrēgst tiešām un tam pieķerās, un viņam viņš uzplaiksnī un nāk augšā. Un tad vienkārši es parasti to, cik varu, mēs to nocērtam, nolikvidējam šo saiknīti, plus es vēl izskaidroju, ka tas neatiec uz šo dzīvi, tas nav jāpārnes uz šo dzīvi, un visādi vēl tur sīkāk izskaidroju, un tad viss saliekas pa ploktiņiem, un tad ir miers no tā. Bet tā nav tā karma, kura nāk tā kā līdzi, vai tas ir kaut kas cits? Karmas, jā, ir jau iepriekšējā dzīve karma, tagadējo, tūlītējā karma, un tā kā saka, ir prarabha karma un viss karma paveidi. Bet arī, ļoti bieži cilvēki pa daudz ieciklojas un pa daudz tērē enerģiju tur, kur nevajag. Karmiski, protams, bet es zinu, ka tu tur var pieķerties un iecikloties un iestrēgt un var to nedarīt. Var iziet no tā ārā. Iepriekšējā inkarnācija, ko es esmu vēl piedzīvojis? Es esmu piedzīvojis to, ka viens mans skolotājs arī, viņš novada ļoti dziļu meditāciju, viņš jūt, bet viņš tā neredz. Tas ir ar tantras skolotāju saistību, kuram es esmu daudz braukājis līdzi. Un viņš tad parasti, un ka kādam cilvēkam kaut kas pēc šiem dziļajām meditācijām notiek, man ir bijuši ļoti daudz gadījumu, kur vienreiz arī viens puisis, viņam sākās ļoti destruktīvas emocijas, viņam sākās tāds ārprāts, viņu pārņēma un jau 3 dienas. Un tad parasti mans skolotājs, viņš jau tagad saka, viņš no Krievijas ir, viņš aizēja Egiju paskaties, kas viņam tur darās, un viņam vienkārši, viņš tā dziļajā meditācijā, regresijā nokļuva vienā no, tur bija Lemūrijas bojāja, kāds saka, nepatīkamā situācijā, negadījumā, viņš no tā neiznāk ārā, un viņš tagad, viņam tas tagad pārnesas uz šo dzīvi līdzi, un viņam tik šausmīgs ārprāts sākās, ka tad ir jāpalīdz cilvēkam sakārtoties, to atslēgt nost, izskaidrot un nomierināt un atjaunot, lai viņš to neienes tagad šeit. Jo zemapziņā jau ir visa informācija un visu nevar plēst augšā. Tāpēc ir ļoti daudzi labi regresiju terapeiti, kuri ļoti skaisti ieved, izved un nekādas blaknes pēc tam nav. Bet, ja tev nav nepieciešams, tur nav jānāš to, jo tev tā informācija... Kā es varu zināt, vai man ir vai nav nepieciešams? Tev šajā dzīvē kaut kas tiešām ir tāds neizskaidrojams, un tur kaut ko ļoti netiec galā, un tu saproti, ka šajā dzīvē tas nav, un tas tiešām ir kaut kāds uzplaiksnījums no iepriekšējām dzīvēm. Tad to parasti konsultācijā man arī tā, ka skolotājs saka, tas ir no tāda un tāda iemiesojuma tajā un tajā laikā, tur tu biji tas, un notika tas, un vienkārši tā, es parasti paskaidroju, un tagad nevajag to pārnest uz šo dzīvi, jo tam nav saistības tagad ar šo dzīvi. Tev tikai var traucēt. Tāpēc vīrs priecājas, labi, ka ir aizstājas ciet un ka neredz, jo tagad, ja mēs redzēsim, kādas mēs bijām ienaidnieces, neviens jau te neko neatstrādās. Mums tikai pārmetumu vairāk, kad atcerēsies visu. Tur vajag ļoti lielu drosmu arī. Patiesībā jau, lai redzētu, vajag ļoti, ļoti lielu drosmu, jo man parasti draugi jautā, kas ir tas briesmīgākais, ko tu neesi varējusi izturēt? Man ir gadījies, kad es esmu redzējusi tādus cilvēkus, kuri ir darījuši kādā inkarnācijā
ļoti smagas lietas, ļoti trakas lietas. Man agrāk bija grūti šo cilvēku fiziskā dzīvē apķert, pielaist klāt, jo man slēdzās iekšā tāda, mazliet trauksme, ka tu to redzi. Vēlāk tagad es sapratusi ar to, ir viss kārtībā. Kādas man tiesības uzņemties tagad Dieva lomu, viņš šķiro to cilvēku, es viņu nešķirošu. Protams, nav tā, ka es nešķiroju, ne, man arī ar kritiku un vērtēšanu ir tā kā ir, jo, piemēram, mēs nodarbībās tiešām mums ir aizliegts lietot narkotikas, aizliegts lietot ajuvasku, un tiešām mēs esam tā skola, kas neņem šāds dalībnieks, diemžēl, jo tur ir blaknes un pasažieri līdzi, kur nav tīrība. Un es esmu atbildīga par savām grupām un par klientiem visiem, un es negribu ienest šo enerģiju un piesārņot tālāk. Bet, kas ir tā ajuvāska? Starp citu, es esmu redzējis arī reklāmas, kur met ārā ajuvāskas ceremonijas, piedalāmies. Es jau par to runāju pirms ļoti daudziem gadiem arī savās čata grupās, kur man klienti ir, lai es vienkārši tikai painformētu, kad būs kāda nodarbība, tantras nodarbība. Es esmu no tiem, kas rakstīju šos rakstus, jo tur ir tā, ka tur ir portāls izveidojies, tur ir darījums ar tumšiem spēkiem, un kur šie dalībnieki iemiesojas līdzīgi jau kā daļēju šizofrēnijas paveidu, kā pasažieris līdz šiem klientiem. Man ir pārāk daudz bijuši. Mūsu nodarbībās nav šie dalībnieki, jo es tiešām rakstīju savās čata grupās, ka to nevajag darīt, ļoti daudz dusmojās uz mani. Lai dusmojās, lai dzēšās ārā. Man nav ar to problēmas, jo man ir svarīgi, lai mūsu klientiem būtu tīrība, enerģētiskā tīrība, lai nebūtu ar šiem pasažieriem. Jo tad, kad man bija ar Krievijas skolotāju jābraukā pa pasauli ļoti daudz semināriem, nodarbībām, tur ir tīrais eksorcisms uz visiem šiem klientiem. Arī mans skolotājs, tantras skolotājs, viņš ir pret, jo viņš redz, kādi ir pasažieri līdzi. Vienkārši, draudziņš ir līdzi, jo viņam loģiski vajag parazitēt kaut kur. Viņam vajag šo dzīvības enerģiju no šī klienta sūknēt ārā. Un tur ir darījums. Bet, tas tā. Un ko tu gūsti pret to darījumu? Tas mīnus ir, ka tev ir pasažieris, un tas pasažieris arī kā viņš izskatās, kāds ir viņš tev sežas pleca. Dažādi veidi. Tur ir dažādas būtnes, dažādi mošķīši. Atkarībā, tur ir arī dažādi līmeņa veidi. Viņi dažādi, piemēram, es nezinu, vai šo tēmu vai es nesakacināšu tagad visu Latviju, neizsaukšu uguni uz sev par šo runājot. Tā nav jāstāsta tas, ko tu nevēlies. Jo tad, kad ir šie eksorcismi, tad arī blonda sieviete runā vīriešu balsī un jā, vazarēžu, jā, vasubju, bet vīriešu balsī ne tik maigākais, to tagad pateicu, un metās virsū, jo šīm būtnēm nepatīk, ka viņas ar augstu vibrācijas spiež ārā, jo tas ir eksorcisms tajā brīdī. Tas ir ļoti nopietni, ļoti nopietni. Jā, jo daudz cilvēku ir lūguši man palīdzību, lai es palīdzu no viņiem atbrīvoties. Viņi par to, protams, nerunā. Viņi paši saprot, citi saprot, ka kaut kas nav labi, jā. Citi saprot, citiem pasaka, ka citi redzīgie ļoti dažādi pie manis ir vērsušies. Es, protams, vairs neņemu, jo ļoti triki ir ar to strādāt, jo tā būtne vienalga pēc tam mēģina šo saimnieku apmānīt, lai viņi tur var parazitēt. Un tad viņš vairs nav saimnieks 100% savā ķermenī, jo tā būtne ik pa laikam iedveš savu, un viņš jau domā, ka tās ir viņa domas, un veseli vairs nenokontrolē, kad viņš ir un kad ir tas pasažieris ar viņu ietekmē un vada. Diezgan skarbi ir, un redzīgie redz parasti arī, un tad viņi prasa, kas tie tādi tur ir pa draudziņiem. Tad tu nodarbojies arī ar eksorcismu? Nevēlos to darīt. Es kādreiz ļoti bieži nonācu tajās situācijās, kad man tas bija jādara, bet nevēlos to. Man nepatīk to darīt. Tas nav, man liekas, Tad nevar tev zvanīt, man liekas, ka tev vajag eksorcismu. Tāpēc, kad es gribu, lai tie cilvēki saprot vienkārši, ka nevajag iet uz netīrām lietām. Kāpēc viņi tie cilvēki nokļūst? Tāpēc, kad viņiem citiem sola spējas, citiem sola, ka viņi tur kaut ko ieraudzīs. Jā, viņi ieraudzīs zemo astrālu. Ļoti skaisti tiesa ieraudzīs zemo astrālu. Tie, kas kaut ko redz, viņi arī saka, jā, tajos rituālos tiešām tur ir pilns ar mošķiem. Tad viņiem sastāst, ka tie ir viņu emocionālie mošķi, un tad viņi notic. Viņus ir diezgan apvārdo arī, skaisti. Ievilina tur. Un kāpēc to dara? Varbūt tas vadītājs arī tieši tāpēc. Viņiem vajag donorus. Bet tas vadītājs varbūt pats arī. Viņam ir līgums. Viņam ir līgums ar ne tiem spēkiem.
Un viņiem ir jāvērvē šīs dvēseles. Viņiem ir jāvērvē, katram savs darbs. Izklausās, ka tur vesela sistēma ir apakšā. Jā, katram savs ceļš ejams. Parasti jau kā, tevi var ievilināt, aiz izmisuma arī varbūt cilvēks ir kādā izmisumā nonācis, viņi arī tur var ievilināt. Jā, es pilnīgi piekrītu, ka cilvēks arī aiz izmisuma, bet, un tie, kas negrib strādāt ar sevi, vajag pašam rakt ar savu enerģētisko lāpstu, vajag pašam rakt, vajag skaitīt mantras, vajag skaitīt lūkšanas, vajag tīrīt sevi ar kvalitatīvām domu tīrībām. Tas ir ļoti daudz tehnikas, kā strādāt pa balto taciņu. Un tad ir tāds shortcuts, liekas, te būs ātri un fiks, bet kāds būs darījums, to aizmirst. Jo tur tiešām ir būtnīca, kuras arī saka, es tev iedošu tagad rengenu redzi, tu sāksi redzēt. Bet mēs pretim gribēsim tavu vai nu dzīves enerģiju, vai nu veselību un tā tālāk. Tur tiešām ir darījums. Tiešām ir darījums, un tie cilvēki pēc tam, ir daudz cilvēku, kas izdara pašnāvības, ir daudz cilvēku, kas pēc tam ļoti daudz ko, man tur ir vesels saraksts jau, ko tik cilvēki pēc tam neizdara. Bet kāpēc par to nerunā? Runā, es esmu redzējusi, tad, jau pēdējā laikā daudzi tādi, kas redz smalko plānu, par to runā. Kas ir ar gaišiem spēkiem, viņi par to runā, bet tad, kad viņš jau ir ar tumšiem spēkiem, viņš teiks, ka tas ir vislabākais un ir jāiet tikai tur un jādzer ayahuasca. Un kas notiek? Jo es esmu dzirdējusi arī cilvēku, kas katru gadu kā tradīciju brauc un dzer. Tur man ir šie gadījumi. Tā sieviete bija 8 reizes. Tas nav Latvijas gadījums, tāpēc drīkst par to publiski runāt. Tas ir ārzemēs. Nevienu Latvijas piemēru nepieminēšu, lai būtu konfidencialitāte, bet esmu no ļoti konfidenciāla klientu jautājumos. Un šī sieviete bija 8 reizes dzērusi ayahuasku. Tad viņi runāja vairiešu balsī, un kad tu saproti, ka viņa nav viena. Kā var vīrietis, blondā, skaistā sievietē teikt, jā, vazariežu ubju, tā balss vīrieša balsī. Protams, visi pārējie klienti apkārt nobīstās, un tas ir bijis ļoti daudz reizes. Ļoti dažādās balsīs viņi runā, citi nerunā, ja tas mošķītis ir tikai tāds dzīvniecisks un vienkārši kā mošķis, tad viņš vienkārši kā zvērs. Rūks, krāpēs, bēgs un būs ļoti dzīvniecisks pazīmes, ļoti dzīvniecisks darbības. Un, protams, viņi bēg no augstas vibrācijas, viņi izvairās un viņi tiešām dzīvnieciski uzvedās. Un dzīvnieku skaņas arī ļoti trakas. Un tas nav tā, ka tev tīri bloku ārā. Ja tev bloks nāk ārā, cilvēks raud, viņš var kliegt, viņš var smieties. Kad tantrā notiek šī tīrīšana, kad vienkārši emocionālie bloki, emocionālās traumas tiek iztīrītas. Tur ir atšķirība. Wow. Bet es vērtīgi tēmu, paldies, Sintī. Sintī būs tas celmlauzs, kas tiešām arī vairāk, jo es zinu arī, kad psihoterapeiti ir, kas iesaka ayahuasku. Tā kā pirtnieki arī, kas šo ayahuasku iesaka. Jā, bet tā informācija sociālajos tīklos internetā, viņa ir tāda, mārketings jau izceļ tikai pozitīvās īpašības, un tāda viņa arī ir atrodama. Tā jau ir saka, būs aids, būs sirpēji. Jā. Jā, bet tā arī ir skola. Cilvēkiem ir jāsaprot, kad ir pašam jāstrādā pa balto ceļu. Mēs taču vienmēr varam aiziet, sapīpēties zāli, un tagad viņi domās, ko es redzu? Ko es vienmēr redzu par šiem klientiem? Tiem, kas ilglaicīgi ir lietojuši narkotikas, ayahuasca vienlīdzība, zīmvelku ar narkotikām. Pilnīgi tas pats dievišķi. Tā ir arī tā zālīte, saucamā no zālītes ilglaicīgas smēķēšanas arī šis process notiek. Tātad kāds ir process rezultātā? 7. čakrā šie cilvēki nevar vairs iziet, paceļot kundalīni, samadhi stāvokli, viņiem grūti sasniegt. Es nerunāju par tiem gadījumiem, kuri vēl ir prātā. Viņiem, viņi strādās ar prāta nomierināšanu un varēs iziet samadhi stāvoklī ar 7. čakru kontaktā ar savu augstākais. Bet tie, kas ir lietojuši šīs vielas, viņiem jau ir sodiņš. Es tādas pēdiņās maigi saku sodiņš, un viņi vairs šos stāvokļus dievišķos nevar sasniegt, jo viņi jau ir bīstami. Viņi ir bīstami, un tur vairs nav gaišie spēki klāt, un tur tiek šis vāciņš uzlikts virsū, kā es smējos. Un viņi tiešām tur nevar sasniegt šos te augstākos līmeņus šajā iemiesojumā. Tu teici par narkotikām, bet ko mēs iekļaujam narkotikām, jo cigaretes citi jau arī sāka saukt par narkotikām. No cigaretēm nav tik traki. No cigaretēm vienkārši es konkrēti redzu,
Ar alkoholu ir atkarībā, cik ilglaicīgi. Nu, ilglaicīgi lietojot alkoholu, arī ir mošķīša klāt, parazītu būtnītes, kuras liek vēl vairāk dzert, jo viņām vienkārši vajag šo te dēvu dienasčo, un tāpēc viņš iet ar vien plašumā, jo viņiem dēvu vajag ar vien lielāku. Un tad arī ir stāsts tikai par vibrācijas celšanu. Un, ja neceļ vibrāciju, tur ir labvēlīga vide, tas tāpat kā uz netīras grīdas vai netīra kaut kādā tur purviņā būs labvēlīga vide kaut kam. Labi. Nu, pastāst vairāk par to astrālo. Kā tas ir? Mēs runājam visu laiku astrālais darbs, astrālais plāns un tā. Bet kā tas izskatās? Nu, tu tagad strādā, kā tas notiek, tas tavs astrālais darbs? Jā. Tas ir interesanti, ka dalos vienmēr, jo man ļoti daudz klienti nāk un prasa, ar man notika tas un tas panākt, un kas tas ir? Tad cenšos arī šiem cilvēkiem visiem palīdzēt, tikai daloties ar savu pieredzi un ar savu skolotāju pieredzi. Un, protams, tātad, man kādreiz šī dziedināšana, kad es vēl neņēmu fiziski cilvēkus dzīvajā, ar dziedināšanu arī ir tā, ka es vienmēr saku, es tagad palīdzēšu, bet es nekad neaizraujos ar to, ka tagad tu pats nestrādās un nāks te dziedināties. Nē, es neesmu tik naiva muļķi. Es neiešu tur tagad visu laiku tīrīt, ka viņš tur iestāv atkal piecūkos sevi. Saku tā, iedošu visu, ko darīt un strādāsi pats ar sevi. Jo tā ir lielākā kļūda, kāpēc dziednieki paņem vēlāk visu uz sevi, jo, ko tam man darīt nav, ko es visu laiku iešu tur tagad un tīrīšu un paši nestrādās. Nē, tur ir arī pirmā kļūda. Jā, es varu piedot enerģiju, es varu tādā brīdī parādīt, ka to var atvieglot, atlaist. Nu, protams, es nerunāju par tām lietām, kad ir roze, kas ir negatīvās. Tādas lietas, jā, tās es daru. Uz veselību arī, cik es varu, es palīdzu, bet tā nevis tagad, kad tu varēsi rakstīties un nāk tikai, lai es ar tevi strādāju. Nē, ir pašiem jāstrādā. Un tad es ļoti daudz ko dodu pašiem darīt. Slinkot nedrīkst. Gaismas skolotāji arī atlasīs cilvēki. Ja cilvēks pa daudz jau vairs nestrādās ar sevi vai kaut ko, tad arī viņi vairs neļauj atnākt regulāri. Un tā tad smalkā plānā pa nakti tas notiek tā, kad es vēl neņēmu fiziski cilvēkus, man pa naktīm vienkārši, es kādreiz nevaru saprast, kā bērns, man guļ vienmēr pie manis kāds cilvēks, vai es kaut kādā vietā, es viņam turu virsū rokas un viņi vibrē. Viņi vienkārši vibrē. Nu jā, tā enerģija tā arī vibrē, kad mēs laižam šo dziedniecisko enerģiju, jo es vienmēr uzsveru, es neesmu tā, kas dziedina. Pilnīgi un galīgi ne. Es esmu tikai starpnieks, kā transformators starp kanālā no saviem gaismas skolotājiem. Un es turēju tās rokas, un vienmēr, vibrē viņas, un cilvēks. Un tad, kad es šos cilvēkus redzēju, ar kuriem es strādāju, es pēc tam arī guvu apliecinājumu fiziskā plānā, kad es redzēju, kur vietiņa viņam ir sasirgusi, kur jāpalīdz, un pēc tam cilvēks sastiekot fiziskā plānā, cilvēks saka jā. Un pēc pagājušās nakts man pilnīgi mistiski tā kaita pazuda. Sākot ar saviem tuviniekiem un beidzot arī ar citiem. Un tas notiek tā arī tagad vēl joprojām. Visi, kas ir bijuši uz mūsu nodarbībām vai uz lekcijām, 50% cilvēku atcerās, kad pa nakti ir bijis astrālais darbs. Es arī kādreiz atcerējos 50%, tagad es mēģinu neiedziļināties. Es tikai iedziļinos tajos gadījumos, kur kaut kas ļoti, ļoti svarīgs man ir jāpasaka vēl fiziskā plānā, lai cilvēks tur izdara to un to vai sakārto ar senčiem, vai sakārto tur ar mammu vai tēti attiecības, ļoti dažādi, vai ar bērniem, vai tur īpašumā kaut kas nelāks ir noticis, lai uztais tīrīšanu. Tā informācija šādi notiek. Un tiešām, jā, smalkā plānā astrāli šādi var strādāt. Tad, protams, ir darbi, kur ir nopietnāk, kur sūt jau uz citām planētām, vai, tas jau ir tur cits līmenis, tas tur tā. Uz to tur tā tagad netērēsim enerģiju, jo mums jau vairāk galvenais ir būt šeit un tagad šeit fiziskā plānā. Jā, tas jau arī izklausās super interesanti, jo viss, kas ir par tiem tiplanētiešiem, un tas liekas, wow! Bet patiesībā jau to, ko stāst šeit, man liekas, jau kaut kādi astrālie, kaut kādi smalkie plāni, man liekas, tas jau liekas tāds kosmos. Jā, tiplanētieši viņi ir otrajā līmenī. Tas tā apmēram, lai saprastu, kurās līmeņos vēl katrs atrodās. Jā. Es vienkārši mēģinu runāt ar tevi tā, it kā mēs nebūtu runājuši par tām lietām. Jā, es zinu, tev grūti. Bremzēju sevi, lai es
Jā, zini, es te vakar kaut ko tur Jā, jo es jau zinu, kā Sintijai gribās pateikt, mēs tur pa nakti bijām tur ar tiem kuģiem, un mums bija alianšu samits, jo tā notiek ar Sintiju, tiešām tā ir, jo Sintija arī ir ļoti augsti, forši kuģi klāt, un man vienmēr prieks, tāpēc ļoti godāju, esmu ļoti pateicīga, kas arī tādā veidā vienmēr Sintija var komunicēt, ka mums tur abām tur ir tāds, un ka mums ļauj satikties. Jo arī tur ir dažādi līgumi, ar kuriem drīkst tikties, ar kuriem nedrīkst tikties. Tas ir ļoti interesanti vienmēr patiesībā. Jā. Es paskatīšos, vai es vēl kaut ko esmu izlaidusi. Droši. Man jau liekas, ka mēs tik daudz esam norunājuši. Jā, man liekas, ka mēs 5 minūtes tikai runājam. Jā, es vienmēr par Sintiju gribu piemetināt, cik ļoti jaudīgi Sintijas viesturs taisa šos jaudīgos uguns rituālus. Un jā, ja cilvēkiem, kam ir interesi, tad vēršaties pie Sintijas. ļoti, jo tas ir skolotājs, kas ir man vīra skolotājs, un tāpēc es vienmēr atbalstot savu vīru, reklamēšu arī viņa skolotājs smalkā plānā. Ļoti spēcīga lieta. Caur uguni ir ļoti jaudīgas tīrīšanās. Jā, tas ir priekš manis tāds pārsteigums atklājums. Pirms es pirmo reizi gāju tādu rituālu, es rakstīju Egijai un prasīju, bet Egija, vai tur tā var iet? Jo es ļoti baidījos aiziet uz kaut kādu tur saziņu kovu, tāju vasku vai vēl kaut ko, un pēc tam cīnīties visu mūžu. Tāpēc es viņai prasīju, vai vispār tādām visādām lietām es nevaru konsultējos, pirms es kaut kur ielienu. Tā, bet īstenībā tas, ko es te gribēju prasīt, arī bija par to, par tīro un netīro, jo ļoti bieži saka, tas tur ir tīrs pasākums, tas ir netīrs pasākums, garīgi vai, un kas tad ir tīrs, netīrs? Tur tie tumšie skolotāji vai? Jā, dažādi līmeņi skolotāji. Kā mums parasti arī ir, arī mans Krievijas skolotājs, viņš vienmēr saka, Egija, ты посмотри, у этого там есть там, что там, какие сущности, есть там мою васка или нету? Viņš parasti tā viņš jūt. Bet viņš citreiz saka, ka šoreiz zina, kā pa daudz informācijas šodien, un es arī mazliet ar prātu, lai neapjūku. Tad tā arī ir, jā, tur tiešām tā arī ir. Ja būs šī ajuvaska loģiski, ka caur grupu šāds skolotājs, kurš viņu regulāri lieto, un ir bijis cilvēks, kur pēc nodarbības, jā, viņam nāk līdz, viņš redz pēc tam šos te mošķīšus vai dažādas parazītu būtnes, kuras, cenšas atrast savu autobusu, kur kļūst pa pasažieri. Es viņus jau tā saucu. Jā, tā ļoti tēlāja. Man ir vieglāk arī iztēloties. Jo baigi, man liekas, svarīgi ir, kad man patīk arī, kā tu runā. Tur daudz ko salīdzini, un cilvēks, kurš neredz to, tas var vismaz kaut kā saprast, par ko tu runā. Jā, un es arī vienmēr saku, kāds iemesls cilvēkiem, ka tu teici, cik daudz cilvēku tagad sāk ticēt ezoteriskām lietām, vai es saku, kamēr cilvēks neredz, kāds viņam iemesls ticēt. Kāds viņam iemesls ticēt tagad, kad tur ir tas gars atnācis, tā mirusī omīte, vai kas tur vēl no dzimtas tur staigā. Bet vai visiem jātic? Nē, nav jātic, ir jāsāk, es vienmēr saku tā, tas, ka tu neredzi, nenozīmē, ka viņš tur nav. Bet, protams, ar ticību jau nepiet, ir ticība un ir zināšanas, ir vienkārši kaut kāda akla ticība. Ticība būs nepareizi, ja tur būs fanātisms. Līdz ko kā tev nav fanātisms un tev ir savi filtri, tu jau saproti, kad, ja tu, piemēram, mazi bērni visi redz šos garus. Un es kādreiz arī, kad man viņi nāca, es prasīju, ak, Dievs, kāpēc man tāds sots, kas man ir jādara ar šo visu? Un tad man skolotāji teica, ka planēta Zeme ir pārāk pilna ar šiem iestrēgušiem gariem. Nedomājieties, cik kāri, cik abortētie bērni, cik nedabīgā nāvē bojā gājušie. Visi neiestrēgs, bet liela daļa iestrēgs. Un mazi bērniņi līdz 7 gadu vecumam ir 100% redzīgi. 100% redzīgi vai jūtīgi. Un viņiem ir ļoti grūti šeit iemiesoties, jo viss šeit ir pārpildīts ar, tāpēc jau tie bērni kliedz pa tām naktīm. Tāpēc ir jātīra mājas, jātīra īpašums, ir jāceļ augsta vibrācija. Man, piemēram, mājā nav televizors. Kā nosacīt nav. Mana mamma dzīvo ar mums kopā, mums ir ļoti liela māja. Mums bija ar vīru šis uzstādījums, kad dzīvojam kopā ar maniem vecākiem, lai mūsu bērniem būtu 2 paudžu pieredze, un tiešām bērni ir unikāli, jo bērni ir iemācījušies visas tās lietas, ko iedomājaties. Ja mēs 2 vecāki kā 2 skolotāji iedodam zināšanas, vai mēs esam 4 skolotāji.
fantastiski. Ko tik tie bērni nezina, ko tik viņi neprot. Viņi tiešām 4 skolotāji. Tas ir skaisti, man liekas. Jā, un paldies, man vecāki ir dievīgi, jo ar viņiem ir viegli sadzīvot. Viņi neko neuzspiež, neapspiež, neierobežo un ļoti lielā brīvībā esmu augusi. Centos arī pēc iespējas lielākā brīvībā audzināt arī savus bērnus, un tāpēc viņiem arī nav aiztaisīts šis kanāls un garšsadzība ciet, jo viņš nav apspiests. Tāpēc bērni arī ir redzīgi. Kā var aiztaisīt tiem bērniem? Bērniem redzīgi, kā ir, ja mēs pārāk diktatoriski salaužam viņus, apspiežam, neļaujam būt viņiem tādi, kādi viņi ir, iebiedējam. Ļoti daudz ko, ļoti daudziem destruktīviem. Dažādi. Katram jau savs tur būs tās traumas, kā tas ir apspiests un aiztaisīts ciet. Jo tā bērniņiem, ja mēs par to, es bērniem ļoti daudz ar viņiem arī runājām par to. Runājām, un meita vienmēr stāstīja, ko viņa redz, kas tur ir, kā tas ir. Man parasti bija ļoti interesanti. Es meitai prasīju, kā tu... Mums bija vienmēr spēlīts tātad, kā es centos audzināt bērnus. Tas viss sanāca dabīgi. Es jau neizdomāju tagad, nekur neizlasītos, vienkārši pašai man tas dzīmatā, kad tātad bērniem jātīst ir telepātija, bērniem jātīst, tas ir viņiem jau viņš ir, bet viņi var attīstīt vēl vairāk. Mums ar meitu bija tāda spēlīta. Vai nu viņa, vai nu mēs, vecāki, noslēpjam kādu lietu īpašumā un ir jāatrod. Meitu uzreiz. Tātad es ļoti spilgti atceros, kā es paņēmu, es nezinu, ko mēs, kaut kādu mantiņu. Mantiņu es aiznesu virtuvē, tā maizes, kas ir tām koku redalītēm tādām, tā kā bīdāmām durtiņām uz augšu. Es tur ieliku, un viņa uzreiz, viņa ienāk telpā, pieiet pa taisno klāt un paņem. Viņai tas bija vienkārši, ļoti vienkārši. Es nesaku, kā tev tas ir? Jo es zinu, kā man ir. Viņa saka, kā? Man ir tā skaņa, kā tas redalīts taisās vaļā. Tad man ir bilde, kā filma. Un tad viņi stāst, kā viņi arī to redz. Dēlam mīļākā spēlīte bija krūzītes. Mēs apgriežam baltās krūzītes uz acīm un bija jāpaslēpja naudiņa apakšā. Ir viens tajā laikā latiņš bija. Nolikām, ir 5 krūzītes, plus mīnus līdz 5. Tad nevis 2, bet 5. 5, jā. Es jau domāju, 2 ir 50. Nē, tur jau atradīs ātri. Un viņš vienmēr ļoti precīzi norādīja, kur ir. Es to nevarēju, jo man ir tā, ka man tik precīzi, man informatīvā laukā peld tas latiņš pa visām krūzītēm, vai nu kur viņš ir bijies, man nebija tik konkrēti. Viņš varēja vēl spēcīgāk. Viņš varēja pateikt, ir uzreiz zem šīs. Un tās viņiem bija mīļākās spēles. Vēl bija daudz tādas spēles. Es tur uzreiz tagad, protams, ātrumā neatcerēšos, ko mēs vēl spēlējām, bet ļoti daudz ko tādā veidā. Un tas man radās pašai un varu ieteikt, kā, ja tu jautā, vai var attīstīt. Jā, var daudz ko arī attīstīt. Jā, super. Tad jau šis jau izklausās nevis pat attīstīt, bet tā kā vienkārši neaiztaist ciet. Vienkārši neaiztaist ciet un tad attīst, vai ne? Jā, precīzi. Jā, arī tā ļoti pareizi ieteikt vārdos precīzi. Gan vārdos. Jo citreiz jau bieži vien arī paziņām, kas vispār neinteresējas par to ezotērisko pasauli. Man ir viens pazīstams pāris, kur bērniņš stāsta, kā viņš iepriekšējā dzīvē Ķīnā dzīvojas un visu kaut ko tur... Un kā viņš varēja zināt, ja viņš nekad mūžā varbūt vēl pat nebija redzējis neko par to Ķīnu, bet viņš tik detalizēti un specifiski var izstāstīt. Ļoti daudz tādu bērni ir. Un tāpēc arī es galvenais vienmēr saku, mīļie vecāki, runājot ar tiem bērniem, klausoties. Kā bērniem, ko pasaka, ko tu tur vēlas, kāds tu tur muļķības, ko fantazē. Un tā tas arī viss paliek. Televizorā saskatījies. Jā, un tā kā man nav televizora, mamma tikai noskatās ziņas vakarā, kādu panorāmu, jo viņa arī ir grāmatu cilvēks. Un kāpēc mums pārējiem nav šis televizors un nav šīs lietas, lai nebūtu vienkārši šī liekā informācija. Vienkārši telpā ir cita vibrācija. Kāpēc es šo pieminu? Ne jau par to, ka jums tagad visiem televizoru jāizmet ārā. Nē, vairāk par to, ar kādām lietām vibrāciju turēt. Jā, mums visās telpās vienmēr skan mantras diennaktīm jau gadiem, jo vienkārši ir ļoti augsta vibrācija. Šo vibrāciju varam arī ar tautsdziesmām, varam šo vibrāciju ar jebkādām citām lūkšanām. Jebkuras lūkšanas ir spēcīgas. Jebkuras. Visam valdnieks jau ir viens. Kāda starpība pa kuru ceļu? Nē, pa balto ceļu, protams, starpība ir jā. Pa balto ceļu, protams. Kā saprast, ka ir baltais ceļš? Protams, mēs taču zinām, ja lietosim alkoholu, taču neteiks, ka tas ir pa balto ceļu vai jebkuras destruktīvas lietas. Un tad, principā, mēs nonākam pie tā, ka tu vari dzīvot arī nezinot neko, vienkārši ievērot tādus
kosmosa ētikas likums. un kaut kādus noteikumus, kas patiesībā caurvīja visas tās reliģijas. Jā, tieši tā, nu, zelta vārdi jau nedara to citam, ko negrib pats sev, un tas jau strādās ļoti spēcīgi. Un tad arī kā pašam atrast, nu, ka ir dzīvē ar kaut ko tikt galā. Galvenais apzināties un sākt atrast savus tarakānus, savus destruktīvus, un sākt viņus mainīt uz pozitīvu, nelietot vairs šo destruktīvu, iet no viņa ārā. Un, protams, kāpēc ir vajadzīga mantra vai lūkšana, pietrūkst spēku un enerģiju, protams, no tā iziet ārā. Un tad tie ir palīgi rīki, ar kuriem mēs šo varam pārvarēt. Wow. Varbūt ir vēl kaut kas, ko tu pati, kas tev liekas, ko ir svarīgi pieminēt, jo mēs domājam beigām. Noteikti jau daudz kas būs, bet es tā uzreiz tagad arī, man vajag jautājumus, tad nezinu, par ko mēs parasti, par ko mēs runājam, ka mēs satiekamies vienmēr. Nu, par šito pašiem mēs arī tikai visu laiku zrīšam. Šis bija labs. Par to pašiem mēs vienmēr arī runājam. Bet jā, vispār es tev teikšu paldies, un es ļoti ceru, ka tu vēl kādreiz pievienosies uz sarunu un turpināsim par citām tēmām, jo no viss tā, ko mēs jau šodien runājām, jau gribēs vēl par to, bet es saprotu, ka tad mēs runāsim 24 stundas. Nu jā, nu ko es varu piemetināt? Nu patiesībā jau ir tā, ka viss ir tikai vienīgi par vibrāciju un enerģiju. Jā, es nepieminēju, ka tu man uzdevi, kuras ir tās populārākās lietas, ar ko nāk klienti. Finanses. Un finanšu jautājumos jau arī ir muļķīga enerģijas izčikāšana, ka cilvēki vienkārši caur destruktīviem, caur emocionēšanu, sprākšanu, biologā caurumu veidojas no kā. Es saku caurumu, tas tā brutāli. Es runāju tādos salīdzinājumos, lai varētu saprast apmēram plus mīnus, kā tas izskatās. Mēs lietojam alkoholu vai lietojam narkotikas vai kaut kādas destruktīvas emocijas, bioloģija ar caurumu, un mums ir prānas noplūde, enerģijas noplūde. Tātad mums arī, un, protams, mums enerģētiskā aizsardzība samazinās. Nu, un tad, kad ir prānas noplūde, kas tad ir? Nauda ir enerģija. Nebūs, arī vien mazāk būs enerģijas, būs mazāk naudas. Ļoti elementāri. Teorija viegli, praktiski grūti. Un tad es taču strādājot piekūstu. Es vienkārši iedomājos, vīrietis strādā, viņš piekūst, viņam nav enerģijas, ko viņš strādā tagad bez enerģijas? Nu jā, bet redzi, kā ir, tu vari strādāt ar prieku darīt to darbu, un tu tik daudz nepiekūsīsi un tērēsi šo enerģiju. Tu vari strādāt dusmojoties, tātad tev būs atkal sūces, prānas noplūde, jo būs destruktīvs un bioloģija būs caurumi. Un tu vari strādāt stress. No stresa arī ļoti daudz. No stresa zūd gan imunitāte, gan viss arī enerģētiskā aizsardzība. Un arī ir šī prānas noplūde. Un tur strādāt mierā, harmonijā. Un tev būs ļoti daudz enerģijas, un tev viss veiksies un ies no rokas lietas. Tāda maz piebildīt, kā ļoti elementārs, parasts recepts. Un vēl varbūt man tagad ienāca prātā, tu vari pateikt 3 lietas, ko tu novēli jebkuram cilvēkam savā ikdienā ieviest. Tādas vienkārši varbūt... Ļoti lielākā kļūda ir, ka mēs ļoti kritizējam un vērtējam citus. Man parasti draugs, bet kā tu vari tur ņemt visādus cilvēkus, tev visādi nāk? Jo, protams, man arī atnāk šis ajuvaskeits, protams, es viņu nenosodīšu, nekritizēšu un nevērtēju. Viņam tur, protams, nerāšu viņu, bet, kā nosacīt, nerāšu. Es nerājos, bet es tiešām vienmēr pasaku godīgi, ko es domāju par to. Es esmu godīga, es saku tiešām, jo lielākā daļa viņi saka, nē, es vienalga dzeršu. Jā, ir gadījies, kur cilvēks nekad vairs neķerās klāt, jo ir tīpaši tie, kas ieraudzītās būtnes, un kad ieraudzīja, ka ir atnācis uz mājām līdz pasažierus. Jā, tādi cilvēki arī ir. Viņiem ir daļēji gaišredzība ar uzplaiksnījumiem, un viņš tagad redz, kad ir draugi mājās. Jā, man ir cilvēki nākuši un teikuši, tie nav Latvijas cilvēki, arī kāpēc viņš vairs nevar caur 7. iziet ārā tajā samadhijas stāvoklī, vai kāpēc viņš vairs neredz tik daudz. Tāpēc, kad jā, pēc šī ir aiztaisīta šī 7. Pilnībā neciet, bet viņam ir ierobežots iespējas jau vairs. Un tad viss šīs lietas, kad notiek regulāri praksē, loģiski, kad tu saproti, kad es tā jau sen jau sapratu, ka par to ir jārunā, bet, cenšos jau publiski nebļaustīties, kamēr man neviens neko neprasa. Nekritizēt un nevērtēt šos cilvēkus, jo tad, kad mēs ļoti kritizējam, nosodam, vērtējam, mēs šī cilvēka daļu negatīvās karmas vai nekādas negatīvas notikumus paņemam uz sevi. Ļoti elementāri. Un tad cilvēkiem arī būs vieglāka dzīve. Tas ir tā, ka
tu ej pa ielu, kā tas tur saģērbies, un Dievs, kā tas izstāvs. Viss, tu jau paņēmi viņu kaut kādu negatīvu enerģiju tanī dienā uz sevi, un tad tu brīnies, kāpēc tev ir kaut kāds ķibelīts. Tas ir viens tāds, ar ko ļoti, ļoti tiešām var sakārtot daudz savā dzīvē. Jā, bet tas tik sievišķīgi liekas. Ka, kura sieviete neiet un nenovērtē, šis tāds man patīk, šis man netīk, tāds, kurus es nekad nevilku mūžā. Jā, bet tu vari paskatīties. Man ir tā, cik viņa jancīgi saģērbusies. Un tā iesmaidīt un iet tālāk. Jo kā, tu par gaumu jau nestrīdās, bet gaumu brīnās. Un tad sanāk no tās sērijas. Man ir tā, es paskatos, kāpēc lai viņa nevelk tādas kurpes. Ja viņai patīk, lai viņa velk, problēma jau ir manī, ja man nepatīk. Es tā to uztveru. Un tad, kas vēl ir tāda liela zelta likuma? Daudz jau ir tie ētikas kosmosa zelta likumi. Mums viens bija nekriticēt, nevērtēt, tas būtu. Ir tās beznosacījuma mīlestība, kad viņi sajūti. Tas ir tas stāsts, kad tad tu vari strādāt. Kanāls var būt spēcīgāks ar sevi, lai palīdzētu cilvēkiem un dziedinātu, lai redzētu vairāk. Man nekad nebija mērķis redzēt. Kas man kādreiz ļoti sāpināja, bija ļoti daudz tādu cilvēki, kas arī ir tie saucamie viltus guru. Viņi nāca tikai vienu jautājumu, kā tu dabūji spējas? Kā es dabūju spējas? Tas ir jānopelna ar smagu darbu ļoti daudzās inkarnācijās, daudzos iemiesojumos, un tas ir jānopelna ar smagu darbu šajā dzīvē, jo patiesībā ir tā, ka tev sanāk strādāt diennaktīm, jo tas smagā plānā strādā. Jā, ļoti, ļoti pēc visiem klientiem ļoti cītīgi jātīrās, ļoti rūpīgi, un tas nav viegls darbs. Tā ir smaga rakšana, enerģētiskā rakšana, enerģētiskais darbs, visu laiku un atčiku jābūt ir. Tā kā sanāk, par attīrīšanās metodēm kādreiz varam parunāt, kā es attīros, kā es to daru, kā tas viss ir, ko es varēšu ieteikt arī citiem. Man ļoti daudz, tiešām ir ļoti daudz labi, spēcīgi cilvēki, kas arī nāk pie manis uz konsultācijām, un es katru reizi pat druskai dodu arī savas tehnikas, metodas, dalos, man nav žēls, dalos ar informāciju, jo tiks ļoti nopietni strādā ar klientiem, kā viņi arī vairāk spēcīgāk var attīrīties un kā viņiem mazāk kļūdīties, lai nepaņemtu šīs negatīvās lietas uz sevi. Un kas tā beznosacījuma mīlestība ir? Bez kritizēšanas, bez vērtēšanas ar pieņemšanu. Bet tas nozīmē, ka man dara pāri, man vienalga jāmīl? Nē, ir robežas ir jāmāk novilkt. Robežas ir jāmāk novilkt. Es, kā vienmēr saku, es nekad nesaku, kad man nāks konsultācijām pārim, lai šķirās, neiesaku, izņemot tajos gadījumos, ja es redzu, ka tiešām ir apdraudējums jau dzīvībai vai bērniem vai sievietei. Jā, atzīšos, tad es neiesaku palikt šeit, ja tiešām viņai ir iespēja aiziet. Bet, ja es redzu, ka viņai tur augšā rāda, kas būs, tālāk var vai nevar. Jo ir tādi ļoti, ļoti stingri karmas sargātāji, kur tiešām komentē un diktē šo te pavadiņu mazo slidīgo, kur ir vēl šis ierobežojums šim cilvēkam vajadzīgs un jāatstrādā, un kur jau viņš var iet no viņa ārā. Jā, jo pastāv jau tas uzskats, ka ja jau tu tur esi nonācis, tad tev tā pieredze ir vajadzīga un tev tas ir jāizdzīvo, bet no otras puses viņš jau pie tevis atnāca un viņš var izmainīt to, varbūt no tā, ko tu Ja tu esi sapratis mācību, tad tev ir viegli iziet no tā ārā un tev sanāk iziet no tā ārā un tev arī vismaz palīdzēs, lai no tā iziet ārā. Ja tu nesapratis mācību, tev nav iespēja no tā iziet ārā. Otrs ir tas, ka ja tu arī nepraktizē, cilvēkam jau ir tāda būtība. Visiem ir cilvēciskais faktors, kad būs tik sūdīgi, ka tad tik sāks ar sevi strādāt. Kad ir, kā es saku, tīri latviski pilnīgā pakaļā, tad mēs sākam kaut ko garīgi darīt. Garīgi rakt, enerģētiski rakt un praktizēt. Un jā, ar Dievu pātadziņu, es saku visam valdnieku, kas pa Dievu saukšu tīri latviski. Kāda starpība, kā mēs viņu saucam. Un uzsitīs ar Dievu pātadziņu, lai tu sāktu mosties, lai tu sāktu strādāt. Citam pietiek viegli, viņam ar mazām ziepītēm pietiks vai kaut kādiem maziem mēsliem. Citam vajag nopietnāk dabūt, lai viņš atmostos. Katram savs, un kāda starpība, kad mostās. Galvenais, lai mostās vispār. Es dzirdēju, man tieši šodien bija tāda saruna ar manu draugu, ka es, protams, nekad neatceros vārdus uzvārdus autoriem, bet tas ir grāmatu autors, kurš pats ir nodzīvojis tajās gāzu, ne kamerās, bet tur, kur bija ne gluži Aušvica, bet tāda tipa vietā, kur visu viņa ģimeni, sievu, bērnus, visus ielmet gāzes kamerās. Viņš pats nodzīvoja 4 gadus, pirms viņš izdzīvojis ir.
Un pēc tam viņš arī ticis ārā un pēc tam sarakstījis grāmatas. Viņš principā rakstīja tikai no biznesa viedokļa. Es ielikšu kaut kur, ja es tur varēšu, kur es ielikšu šito podcastu, es ielikšu arī atceros to grāmatām. Ok, tas arī aizies manās čata grupās. Tad. Jā, jo viņš ir rakstījis principā par to pašu, kā tu vari, principā, ka tikai tu vari sevi ietekmēt to, kā tu jūties. Jā. Un, principā, tas ir tas pats, ko tu stāsti. Tikai viņš nestāsta to caur ezotēriku, viņš to stāsta caur to, cietumais tam cilvēku iemeta 4 gadus tajā darba nometnē, lai viņš nonāktu līdz tiem secinājumiem. Tā kā kādam pārdzīvojumam, kādam briesmām viņam bija jāiziet cauri. Jo viņš rakstīja, ka nav jau jēgas dusmoties uz tiem nacistiem, nav jēgas dusmoties uz to kameru vai uz vēl kaut ko. Jāsaka ar sevi. Jā. Es vienmēr saku tā, ka var nomainīt attieksmi. Un šis ir par attieksmes nomainīšanu, kad tu vari izmainīt savu attieksmi. Jo, tagad tev kāds kaut ko izdara nepatīkam. Tev triggero, viņš ir triggers. Ja tev triggero, tad tevī vienalga ir iekšā šis te mazais draņķītis, šis te mazais kā aizķerties. Tātad tevī pats tu neesi nekāds labais. Tikai vienkārši tas otrs tev spoguļo uz pārspīlēta ekrāna lielāk, jo, ja tev rādīs uz mazo ekrānu, tu nepamanīsi, tu neredzēsi. Un, ja mēs sūdzamies par to, ko viņš spoguļo, tad mēs paši arī spļaujam savā spogulī pretim. Tas jau vienalga ir. Un vienmēr mazumiņu var atrast. Un man ir tādi klienti, kas saka, nē, bet es tā nedaru. Es saku, tā tad esi darījis kādreiz. Un vienmēr var atrast. Var atrast ļoti skaisti, kur kādreiz tas cilvēks to ir darījis. Un ir ļoti interesanti, es esmu novērojis, ka ir tā, ka cilvēks nonāk tagad līdz tādai apziņai, ka viņš vairs tā nedara, bet viņam tā kā liek mazliet atstrādāt, lai līdz mielēm saprastu, ka tiešām dvēselē pēdējā vēl mācību stundiņa, ka nekad nākamās dzīvēs vairs tā nedarīs. Tas ir ļoti interesanti, un tas tā ir. Un tāpēc tiešām nebrīnamies, ka mums tas var būt arī par kaut kādām pagātnes lietām, tikai vienkārši parasts bumerangs. Bet lai mēs vēl līdz mielēm tā kā atskatītos, jā, mēs vairs tā nedaram, bet tā kā vēl pēdējā atraudziņa. Jo tomēr var būt, ja tev būs tendence tomēr tā izdarīt, reku tev vēl pēdējais, lai tu tiešām vairs tā nedarītu. Tas perfekti strādā. Galvenais ir ieraudzīt un atzīt tiešām, jā, man tas ir, visur var atrast. Visur var atrast. Es vienmēr, es ļoti daudz esmu stāstījis par saviem piemēriem. Es atceros kādreiz jaunībā es strādāju, kad mācījos augstskolā klātienē, es strādāju par bārmeni. Un pēc tam vēlāk es strādāju, bija pirmais kolonas veikals Liepājā un nebija vārtiņa, mums zaga smaržas. Un es tagad saprotu, bāc, nāk un zog tās smaržas. Manā maiņā nezaga, jo tie zagļi jau bija atklājuši, ka manā maiņā nevar nozagt. Loģiski, ka nevar nozagt, jo es vienmēr zinu, kur ir, kā tu jau redzi, kur ir zagļi. Tu jau zini, ka tu viņus vaktēsi. Viņi vienmēr gāja gar logiem, noskatījās, ja es strādāju, viņi nekad nenāca. Bet viņi gāja pārējo meiteņu maiņā zaga, un mums, protams, bija ienāga jāmaksā. Es tagad sapratu, ka kaut kas ir jādara, cēlonis ir citur. Un es tajā brīdī, kā rāmuru papīri, atceros, kad es strādāju pa bārmeni vienreiz mūžā. Kā jau tu strādā bārā un tev atnes un piedāvā kaut ko nopirkt. Un man atnesa dārgo kaut kādu labu firmas dušas želeju un kaut ko vēl, un es tur nopirku. Es tajā brīdī nedomāju, ka es pat neaizdomājos, jā, tas bija kaut kāds tupums, ka es neaizdomājos, ka viņi taču tur kaut kur stūr, kādā veiklā viņas ir nozaguši, un es esmu tagad zagļu atbalstītāji un līdzdalībniece nopērkot. Tad, kad es to izdomāju, es nākamā dienā vairs tur nestrādāju, man bija pilnīgi cits darba piedāvājums, kas saka, ok, tu sasniedz nākamo līmeni, un tā visu laiku dzīvē. Kā tu izgāji to skoliņu? Jā, tev vienkārši vajag izdomāt. Tev vajag atrast cēloni, jo ar sekām jau nav jēga cīnīties. Un visam var atrast šādas cēloņas, visam. Tas ir tik interesanti. Tā ir tāda interesanta spēle patiesībā. Jā, vai ne? Es zinu, jo tu man esi daudz šito stāstījis, un es aizvien vairāk tā kā spēju ieraudzīt tās savas darbības. Jā. Visvairāk jau rāda tuvie cilvēki. Jā, tuvie cilvēki. Jā. Loģiski ar tuviem cilvēkiem ir visciešākā negatīvā karma, loģiski, un jo tur vairāk besī, jo tur negatīvā karma. Vai atkal tu pats esi vienkārši, ļoti bieži jau arī, ja tev viss besī, tu pats arī diezgan nešpatns. Tas ir godīgi. Labi, mēs nosaucām nevērtēt, nekritizēt, beznosacījuma mīlestību. Iztērēt enerģiju visu laiku arī nevajadzīgi. Padomāt par šīm mazajām sūcītēm. Jā, cilvēki, kas grib, man ir ļoti daudz tādas interesantas nodarbības. Tie, kas grib rakstīt, pēc tam prasīt, man ir foršas tādas nodarbības, kur ir tiešām vesels cikls.
Tev vēl, ka būs grāmata, nākotnē es balsoju par tavām grāmatām. Es noteikti tev atbalstīšu, man tas ļoti iedvesmo. Jā, noteikti par visām šīm lietām ļaušu tev rakstīt. Un tad cilvēki var vērsties, cilvēki var griezties un pamācīties. Kā tev var atrast? Man ļoti daudz svešu cilvēku vienmēr raksta Facebookā, Instagramā. Egijas Skuiņa, tā arī ir ļoti vienkārši. Visiem draugiem prasa telefonu numuru. Pārsvarā jau visiem ir iedots mans telefonu numurs, bet tiem, kam nav iedots, man ir atraduši sociālos tīklos. Dikties tur nesēžu, bet Messengerī es atbildu, Instagramā man nenopīks, tad es vēlāk atbildu kaut kad, kas pratam ieeju. Tātad Facebook. Jā, jo es nemīlu ļoti sociālos tīklus. Nevis nemīlu, tā nedrīkst teikt, tā ir arī vesela pasaule, bet, es tur nenārstoju. Man tur nav laika nārstot un sērfot. Labi, paldies tev, Lies. Paldies, mīļo. Bučiņas. Paldies, ka klausījāties. Šis bija podcasts Astrālās sarunas ar Šantī. Piesakojiet mums Spotify un YouTube platformās, lai nepalaistu garām jaunākos raidījumus. Kā arī apmeklējiet manu mājaslapu sintijadance.lv un seko Instagram kontam Sintijadance Fitness, kur varat uzzināt vairāk par nodarbībām, ko piedāvāju klātienē un tiešsaistē. Vingrošana, stiepšanās, balets un meditācija un arī citas. Podcasts tapis sadarbībā ar producēšanas kompāniju podmedia.lv.